Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. Sveiki! Šajā video mēs detalizēti apskatīsim, kā nomainīt klaviatūru MSI Prestige 15 portatīvajā datorā. Pirms sākam pārliecinieties, ka jums ir visi nepieciešamie instrumenti – skrūvgriezis, plastmasas pacelšanas instruments un, protams, jauna klaviatūra. Pirmais solis ir sagatavot datoru. Izslēdziet datoru un atvienojiet to no strāvas avota. Ja iespējams, izņemiet akumulātoru. Šis solis ir svarīgs, lai novērstu bojājumus vai izsavienojumu darba laikā. Nākamais solis ir noņemt korpusa apakšējo daļu. To parasti tur skrūves, tādēļ izmantojiet skrūvgriezi, lai uzmanīgi atskrūvētu visas skrūves. Pēc tam, izmantojot plastmasas pacelšanas instrumentu, pakāpeniski paceliet apakšējo daļu, lai to noņemtu. Esiet uzmanīgi, lai nesabojātu klēpjdatora plastmasas daļas. Kad apakšējā daļa ir noņemta, meklējiet klaviatūras savienojumu. Tas parasti atrodas tuvāk klaviatūras augšējai daļai. Atvienojiet savienojumu, uzmanīgi pacelot to. Ja nepieciešams, varat izmantot plastmasas instrumentu, lai atbrīvotu savienojumu. Tagad varat noņemt klaviatūru. Parasti to tur skrūves, kas atrodas ap klaviatūras malām. Atrodiet šīs skrūves un uzmanīgi tās atskrūvējiet. Pēc tam lēnām paceliet klaviatūru, līdz tā ir pilnībā atbrīvota. Ņemiet jauno klaviatūru un novietojiet to vietā. Pārliecinieties, ka visi savienojumi ir pareizi un klaviatūra ir cieši nostiprināta. Kad esat pabeiguši, atkal pievienojiet skrūves, lai nodrošinātu, ka klaviatūra neslīdēs. Tagad, kad klaviatūra ir nostiprināta, atkal pievienojiet savienojumu un pārliecinieties, ka tas ir droši nostiprināts. Pēc tam varat uzlikt apakšējo daļu atpakaļ un pievienot skrūves. Neaizmirstiet veikt bezmaksas diagnostiku, lai pārliecinātos, ka viss darbojas pareizi. Ja jums ir nepieciešams papildus atbalsts, mēs piedāvājam iespēju saņemt datoru pie durvīm, lai to salabotu profesionāli. Pirms remonta sniegsim jums piedāvājumu, lai jūs būtu informēti par izmaksām. Pabeidzot, ieslēdziet datoru un pārbaudiet, vai jaunā klaviatūra darbojas bez problēmām. Ja viss ir kārtībā, tas ir lieliski. Paldies, ka skatījāties šo video. Ja jums ir jautājumi, droši atstājiet tos komentāros. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.